Ja. Mūsu nākamais objekts ir Ausakļu iela 2. Mājā ir 45 dzīvokļi, mājas otrajā pusē ir loģijas, un ēka celta 73. gadā. Arī šai ēkai visas izmaksas projekta ietvaros bija attiecināmās izmaksas un saņēmām 50% līdzfinansējumu, un darījām visus iespējamos darbus, ko vien programma mums ļauj veikt. Tātad ārsienas siltināts ir ar 150 mm vati, siltināts ir bēniņu pārsegums 300 mm biezumā, pagraba pārsegums 100 mm biezumā, ēkas cokols siltināts, loģijās ar siltumu ir variēts pēc iespējamā iestrādes biezuma, un loģijas arī atjaunots, loģiju grīdas, loģiju griezti, krāsojums atjaunots. Mājā arī ir izbūvēti pagraba šķūnīši atjaunoti, ir pārbūvēti, nostiprināti, lai nostiprinātas sienas pagraba šķūnīšiem, lai var nosiltināt pagraba griestus. Pilnībā ēkā ir atjaunota apkures sistēma, 2 cauruļu apkures sistēma ar individuālo uzskaiti, un arī ūdens kanalizācijas sistēmas ir atjaunotas. Ēkā arī ir liels darbs ieguldīts tieši pie ieeju atjaunošanas, jo ēka nav īsti vienā līmenī. Ēka pirmkārt nav kā taisna ēka. Ēkā ir, lai iekļūt, ir vajadzīgi pakāpieni un ieejas mezgli, tādēļ arī ir atjaunoti, lai nodrošinātu ūdens noteci no ēkas. Un ēkā, kā redzat, arī ir izbūvēta zibens aizsardzība un arī atjaunota ventilācija, nodrošināta gan pieplūdes ventilācija, saglabāta virtuvēs ir ventilācijas vārsti sienās un pārējās telpās ir iebūvēti ventilācijas vārsti logos, lai nodrošinātu svaigu gaisa pieplūdi. Un ventilācijas, nosūces ventilācija ir atjaunota. Tajā skaitā deflektorus skursteņiem ir montēti, lai veicinātu nosūci, un nosūcis darbojas gan no virtuvēm, gan no sanmazgaviem. Kāds ir ietaupījums? Ietaupījums ir arī pēc prognozētā ir 54% ietaupījums pēc energoauditu pārskata aptuveni, bet dzīvē ietaupījums ir lielāks, un arī dzīvokļu īpašnieki ziņo, ka viņi diezgan viņiem ir iespēja regulēt radiators, kad viņi atslēdz siltķermeņus un kad ar siltumu no stāvvadiem ir pietiekami, lai nodrošinātu komforta līmeni, kāds viņiem ir vajadzīgs. Jumta segums ir atjaunots ēkā. Es gribēju jautāt, jums savietotais jumts, savietotais platums saucās. Jā. Un ar iekšējo līdz ūdens notec. Jā, viss ir atjaunots. Viss ir atjaunots un skursteņi atjaunot. Viss mēs cenšamies, ja pat kaut kas projektēšanas laikā, tā kā projekta izstrāde parasti ir 3 līdz 5 gadi, nevis projekta izstrāde, bet projekta īstenošana 3 līdz 5 gadi no tā brīža, kad dzīvokļu īpašnieki ir lēmuši par to, ka tā ir mājās renovācija jāiet, tad bieži vien mājas tehniskais stāvoklis pa šo laiku arī mainās. Un tad, kad mēs beidzot nonākam pie būvdarbiem, kas ir visīsākais brīdis visu projekta īstenošanas laikā, tad bieži vien tā aina parādās jau kaut kur citu, jo mēs secinām, ka labāk arī to samainīt, labāk arī to nomainīt, saremontēt vai citu risinājumu. Un tad mēs projektu ietvaros meklējam finansējumu, rodam iespēju izdarīt maksimāli visus darbus, lai mājā nepalikt nekas neizdarīts. Un es teikšu, ka ļoti sekojot līdzi ar pašu sākumu darbu izpildē, meklējot optimāli labākos risinājumus, tas arī izdodas. Ir iespēja atjaunot pilnībā ēkas ar to finansējumu, kas ir. Un arī šeit kopējais finansējums 754 000 un 50% grants. 50% grantu.